Kas sagaida junioru trases ziņā? Jā, es domāju, mēs to varēsim redzēt pēc šodienas U23 meiteņu starta, kā tas aplis strādā tieši uz to distanci, jo tā aplis ir dinamisks. Nu, viņš ir smags, jā, viņš ir smags, bet viņš ir ļoti dinamisks, ātrs, un tie tehniskie momenti, kas ir aplī, tur būs pozīcija noteiks, teiksim, 50% no rezultāta. Nevis tikai tāpēc, ka tu vari atpalikt, ka tu neesi labā pozīcijā, bet tas, ka tu vienkārši ļoti daudz spēkus patērēt, lai saglabātu sevi tajā grupā iekšā, ja tu neesi pozīcijā. Bruģa kalns mums ir iekšā, viņš sakrāsies. Viņš ir smags, bet nav nekas pārdabīgs. Jo, es saku, viņa ļoti dinamiska trase, viņa tāda, īsti līdz galam nesaprotam. Būs jāpaskatās, protams, kā šodien meitenēm iet, un junioriem ir tā, ka viņiem nav sastāvs tik liels. Tieši no nāciju pārstāvjiem mums ir 3 nācijas ar 5 dalībniekiem. Tie ir Beļģi, amerikāņi un spāņi. Tad mums ir pārsaules pa 4 sportistiem. Un Itāļi ir arī tikai 3, no kuriem es būtu gaidījis kaut kādu komandas darbu. Ja es teikšu, ka vācieši, beļģi, viņi brauks diezgan aktīvi, spēlēs kārtas 2 daļās, viņi mēģinās no starta jau braukt projām, es domāju, 1. 2. apļu laikā, kas vienkārši nākošām valstīm, kas ar lielāku sastāvu, liks ķert. Ja, viņam būs jāķer tas atrāviens kopā. Ja viņus nenoķer, tad viņi izspēlē savus kārtas, un varbūt tā gonka var beigties 2. aplī. Bet tajā pašā brīdī, ja viņus noķer, tad tiem beļģiem, kuriem ir tie 5 sportisti no valsts, viņi pēc tam var izspēlēt savus 2. un 3. sportistu, kas ir atstāts tieši finālam. Te nebūs tas komandas darbs, ko mēs sagaidām no elites, kad viņi ir kontrolē priekšā, aizlaiž atrāvienu, 3-4 valsts priekšā, tur augstu tempu un gatavojās tam pēdējai stundai, pēdējā 1,5 stundai, un tad dūži lien ārā un rāda, ko māk. Šeit, es domāju, tas notiks jau no sākuma. Un te ir galvenais saglabāt spēkus pirmajos 2 apļos, nepārcensties lekt pāri pilnīgi pakaļ visiem, kas brauc projām. Un ar kaut kādu 3. apli sākt slēgties klāt un mēģināt aizbraukt no grupas. Un tad jau redzēs. Mums ir divi ļoti spējīgi sportisti, Marks ar Georgu. Es domāju, viņam abiem diviem ir liels šans un iespēja sevi parādīt šajā trasē, jo, ja mums būtu lielais aplis ar to lielo kalnu, tad es teiktu, ka Georgam ir vairākas priekšrocības nekā Markam, bet šajā distancē es teikšu, viņi abi divi ir vienlīdzīgi. Potenciāls viņam ir, un trasi ir tīra, dabūt kaut kādus tehniskos ir diezgan grūti. Protams, junioru vecumā ir daudz kritienu un cīņa par to pozīciju, viņi bezbailīgāki, viņi spiežās, un tas, kas var ietekmēt kaut kādu rezultātu arī, bet jā, viss būs pa pozīciju. Viņi viens otram, tā doma, ka mēs viens otram palīdzam, piesedzam atrāvienu mēģinājumus, lai nav tā, ka viens dara visu un viens gaida beigas, un kur beigās pēkšņi viņus var nepienākt, lai viņi abi divi sataupās pēc iespējas vairāk, un tad sacensību beigām viņi arī, kurš jūtas labāk, arī viens otram palīdz, lai dabūtu augstāko rezultātu. Georga, pasaules junioru čempionāts 1 dienu pirms lielā grupas brauciena. Kāds ir bijis tev tas laiks šeit? Cik labi tu esi sagatavojies? Es teiktu, laiks te ir bijis labs. Patīkami pārsteigts esmu par rondu, bet sagatavošanās es ceru, ka jutīšos bišķīt labāk nekā uz ITT. Un, jā. Tu teici, patīkami esi pārsteigts. Kas pārsteidz? Es biju gaidījis, ka būs bišķīt. Ar visām tām potēm bija tāds trakums un sabiedēja bišķīt loģiski pirms tā, ka jābūt riktīgi uzmanīgam, bet nav bijis tik traki te. Jā. Kā tev trasa patīk?
sapratu, jau pēdējās dienas ir sanācis arī izbraukt to grupas braucienu trasi. Kādi viņi ir? Jā, man sanāca izbraukt trasi, un par trasi esmu ļoti, teiktu, priecīgs. Viņi dara manām visām stiprajām pusēm. Galvenais kājas ir savā labākajā kondīcijā, un tad es domāju, ka būs interesanti. Jā, tu uzvarēji diezgan nesen Itālijā mačos. Kādā formā ir tavs kājas šajā sezonas posmā? Ja es domāju, ka ja man kājas būs tā kā Itālijā, tad noteikti es varu cīnīties par labām vietām, bet to redzēs tikai rītdien. Marks Jākapsons arī tev blakus ir treniņos un būs sacensībās. Kāda varētu būt tā jūsu sadarbība? No citām komandām ir vairāk braucēji, jūs esat 2. Noteikti es ceru, ka es varēšu palīdzēt arī varbūt viņam, bet arī ceru, ka viņš varēs palīdzēt man noturēt, piemēram, pozīcijā vai atvest ūdeni vai kaut tam līdzīgi un izpalīdzēt viens otram, cik varu. Jā. Kā jūs saprotaties savā starpā? Es teiktu, ka ļoti labi, jo tomēr mēs Murjāņos arī dzīvojam kopā 1 gadu istabiņā un arī pazīstam jau kādu laiku viens otru. Tā kā saprotamies salīdzinoši labi. Klau, tie Ruandas laikapstākļi, tu jau pēc ITT teici, ka gribētu tādu Latvijas laikapstākļus, bet kopumā var pierast pie šiem apstākļiem, kas ir? Jā, noteikti. Es domāju, ka var pierast, bet vienalga nebūs man mīļākie laikapstākļi, bet man liekas, tas visiem būs, ne visiem šitie laikapstākļi patīk, un tas arī ritambraucēju darbs, man liekas, pierast, un vienalga jādara savs labākais darbs. Mark, pastāst par savu gatavošanos, jau laicīgi bija ieradies Ruandā, tagad kāds ir bijis sagatavošanās posms? Šeit Ruandā uzreiz pieradām mazliet pie karstuma, arī pie kāpumiem, bet arī pirms šitā biju Šveicē nometnē, kur es arī biju viduskalnē un trenējos un mēģināju pierast gan karstumam, gan šitam reliefam. Kā sanāca pierast? To mēs redzēsim rītdien, vai ir palīdzējis. Jā, mēs arī pārvietojoties un ikdienā staigājot pilsētu to reliefu jūtam. Ir iespaidīgs vispār tas reliefs, kas Ruandā ir? Man liekas, ka ir. Mēs ar ritambraucēju, mēs redzam jaudās, ko mēs spiežam, redzam, ka mēs jūras līmenī lielāks jaudas varam izspiest. Šādā reliefā grūtāk ir tāds noturēt. Neliela augstkalna arī ir. To jūt, kad virs jūras līmeņa esam? To labi jūt. Kā tu tiec to galā? Tur nav īsti nekas īpaši, ko darīt. Vienkārši jāsņemās un jātiek galā ar to jādara. 2 jūs būsiet rīt grupas braucienā kopā ar Georgu. Georgs jau teica, esat kopā dzīvojuši Murjāņos kādu laiku. Kā tu redzi to jūsu sadarbību? Kā jūs viens otram varat palīdzēt? Kopš mēs jau Murjāņos kopā dzīvojam, mēs vienmēr esam palīdzējuši viens otram kļūt stiprākiem. Un cerams, ka tagad arī visos veidos, kā varēsim palīdzēt, kaut vai viens otru uzmundrināt, viss tas arī palīdzēs. Tīri fiziskā tā palīdzība var izpausties, aizbraukt pēc pudelēm? Ja kādam nav pudele, var iedot pudeli, kaut vai arī aizbraukt, vai kāds nav dabūjis. Tā to var izdarīt. Un kā divatā cīnīties par tām lielām nācijām, kurā būs vairāk tie braucēji? Šeit ir pietiekami grūti trase, ka tikai stiprie izdzīvos un ka švakie neizdzīvos. Tā kā, man liekas, no tām stiprām tā komanda nepalīdzēs tik ļoti kā citās sacensībās. Šeit būs gandrīz katrs par sevi. Jā, tas tāpēc, ka tā trase ir smaga. Jā. No Georga es sapratu, ka viņam patīk tas šāda veida trases. Kā ir tev? Tev patīk tik smagas trases? Es neteiktu, ka man patīk. Es neteiktu, ka man patīk. Es ceru, ka būs labi.